iztak, tak, tak, attak, tak, tad met pa labi, ka tā tikām garām ātrāk lēnāk, tik tak, tak, tak mums nedeg, nesvilst nekas, lai tikai tak, te tak, lai tikai tak, te tak, te tak. Tā strāva, tā strāva. Satak, tak, tak, mezglāvāt, nu deg, kur vieta prāts, rāmi krāci, tagad krācis, triec, lai drēbu gara cīm strāvos, straujas, straujas, tak tev garām, tak, 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 tak tev garām, tak, tak, tak. Nes, nes, tak, tak, pietek spēks, plēs, varētu vēl kaut kur krasti stāv no aira pilbeni, ir, kas dzen uz priekšu, tak, tak, kas dzen uz priekšu, tak, tak, kas dzen uz priekšu, tak, tak, tak. Tā riktīgi paštaisītā karta izstāst. Nevar arī parādīt, kur mēs atrodamies. Kaut kur šeit mēs esam, ne? Jā. Man visu laiku likās, ka mums ezeros ir tādas salas, tā kā uz peldošo salu pusi, bet ja māju var uzbūvēt pilnīgi, tad jau galīgi izolēji. Ciets pamats. Forši. 10 kilometru īsā Narūta, kā tāds sīks diegs Dagdas paugurainē, tenteriem cenšas atrauties no latgaliešu babiņas kamolīša, un kopš laikiem, kad ezeri krita no debesīm lejā, kā nabas saite savieno Ežezeru un Dagdas ezeru. Vārds Narūta iespējams radies no lietuviešu narutis, tātad ātrs un mudīgs. Enerģētiski stiprajā Bukmuižā, jeb ezerniekos, stāv katoļu baznīca ar 5 krāšņiem altāriem, tur basām kājām skrējusi ekonomiste Valentīna Zeile, par kārtības turētāju audzis ģenerālis Vitolds Zahars, bet Ilze Aizsila par rakstnieci tapusi. Ūdeņus Narūta smeļ no Ežezera, jeb Eša, Baltijā salām bagātākā ezera. Kurņuds, līdakas, prekši, raudas, ķīši un ruduļi, krastā slejas 300 līdz 400 gadu vecā piļoru ozolu tīraudze, un bebri no rītiem mazgā muti kāpjošajos dzelzavotos. No Ežezera iztecējusī Narūta uzmet vilni pie Jaundomes muižas ar plašo saldūdens zivju mulāžu kolekciju. Iegriezusi ratu obiteļu dzirnamās, upe ieplešas dīķī, lai pēc tam šmauga burbuļotos tālāk, barodama biezo perlamutreni, micīšu gliemezi un sārtaiģes visas Eiropas abrīnotā biotopā. Tagad mēs esam pie ezerniekiem, bet nosaukums šis nav, teiksim, senais nosaukums. Oriģinālā nosaukums bija Bukmuiža. Kā tad ezernieki gadījās? Kārļa Ulmaņa laikā bija tāda politika, ka vēkulas nosaukums maksimāli latviskot. Ežezeram ir bijuši citi nosaukumi, ļoti līdzīgi. Latgaliskie Eša vai Ješa ezers. Jā, tas bija tas oriģināls. Bet, kas ir Ješis un Nešis, to nesaprata rīdzinieki. Un izdomā, tad būs Ežezers, jo ļoti daudz salu. Cik tur ir? Tas ir visinteresantākais jautājums. Latvijā visvairāk, bet cik neviens nezina, jo tas atkarīgs no ūdens līmeņa. Ja ūdens līmenis vienam pavasarī ir augsts, tad paliek kādas 19. Maksimums ir apmēram 70, jā, bet tā vidēja gada laikā ir apmēram 35 salas. Kā jūs domājat, kādi ir populārākie ezeru, ne tikai šeit, vispār ezeru salu nosaukumi Latvijā? Vienmēr ir kaut kāda mīlestības saliņa. Jā, obligāti. Tas ir populārākais no visiem. Ir ozolu, bērzu, liepu, tur mīlestības saliņa, ušķiņica. Tad uška, latgaliski aita. Acīm redzot, šajā salā var būt kādreiz ganija aitas. Apšu, kārklu, attiecīgi tā veģetācija, kāda tur augusi. Tā kā cilvēki tur nedzīvo, tur auga dabiskā veģetācija, augi. Šīs salas jau kopš 20. gadiem ir jau apmēram 100 gadus kā dabas liegums. Un viena sala, šī lielā sala, kas tur redzama apakšā, tā ir lielā Lāču sala, un tā esot vienīgā, kur dzīvoši cilvēki. Tie iedzīvotāji pamatā nebija latgalieši, tie bija vairāk krievu
veci dzīvnieki vai staraveri, kuri ienāca Latgales teritorijā iepriekšējos gadsimtos, un viņi parasti mēģināja apmesties tuvāk ūdeņiem. Kā jūs domājat, kāpēc? Zvejniet, liek zvejot? Nu jā, jo viņi bēga no Krievijas ar visu savu mantību, bet nevarēja tur pārvest ne tur ganāmpulkas, neko, bet kaut kādu zvejas tīklu viņi varēja atvest, un ja tur ir zivis, ja ezers, tad jau viņi badā nemirs. Jā. Un īstenībā arī latvieši, latgalieši, viņi tā kā to zvejniecību īpaši nenodarbos, viņi pirka no šiem vecacībniekiem šīs zivis. Zivis atveda. Ui, kā viņi lēka. Viņas uzbruk urkai. Šos riktīgi aktīvs. Ui! Geram! Krities! Tu nevēties, ka viņi tev iekodīs? Nē, tagad vēl, bet ir ļoti interesanti. Jā. Oi! Cik gadu pastāv ezers? Nu, ledājas izkusa pirms gadiem. Ir jums palicis atmiņā? Cik gadiem? Kādiem 20 tūkstošiem? Nē, pirms 20 tūkstoši tad bija ļoti biezs ledus. 10, 12 tūkstoši, jā, un tad arī var runāt par šiem ezeriem. Kā ezeri radušies? Kad ledus pusa, tad, teiksim, tur, kur bija uz ledus bija ezeri, uz paša ledus bija ezeri un upes. Un tur sakrājās, jo ledus nav tīrs kā leduskapī. Tur pilns ar akmeņiem, smiltīm, granti. Un, kad tie ledus kusa, un biezums tad viņam bija vismaz kilometrs šiem, viss tas, kas bija ledu, viņš sakrājās ezeros, un kad ledus ezerā. Un kad ledās nokusa, izveidojās paugurs. Tad tas, ko mēs redzam kā pauguru jeb kalnu, tas kādreiz bija ezers. Tad inversēs reliefs. Ja mēs redzam tādu grēdu izstiepu, tā bija upe. Saules piebērtas pļauslīs, mākoņu tās izdagrietā, šūpojas Latgales debesīs, ezera ūdeņu vietā. Ir arī reizēm peldošās salas. Nu, tur ir tās niedru ūdens augums, kurš ir tik blīvs, ka faktiski var arī cilvēks uz viņa. Tad uzkāpt, negrimt. Tā izskatās pēc salas. No to mēs nevaram tā pateikt, ja mums nav tagad navigācija. Tur apiet, izsēs, ka varētu iet tur apkārt, otrā pusē arī apkārt. Nu, to var, tikai tad var pārliecināties, jābrauc apkārt. Jā. Orientēties ļoti sarežģīti šādos ezeros, kur ir daudz salu un daudz līču, bet tas no vienas puses arī interesanti. Ar sirds plakātiem uz mīlas barikādiem uzvar pavasaris. Ar sirds plakātiem uz mīlas barikādiem uzvar pavasaris. Es atradu pamatus. Kur ir? Jā. Šī sala bija apdzīvota. Unikāli. Jā. Tas ir ļoti reti, ka tas kaut kas tāds vispār ir. Tā augstākā vietā. Tā māja uzbūvēta, lai neaplūst. Jā. Tā salā ir vispār tāda romantiska vieta. Atceraties, bērnībā varbūt lasiet Robinsona Krūzo vai tas bagātību sala Stevensona. Salas vienmēr bija tās romantisma noslēpumainības, iztēļi rosinošs. Kā rīta rasus sabiršu krūzītē, vai dzersi tēju, vai tu dzersi tēju? Kā rīta rasus sabiršu krūzītē, vai dzersi tēju? Kā šo salu sauc? Vāču sala, jā. Mēs esam tādā vienā no Rāzes Nacionālā parka visilgāk aizsargātajām teritorijām. Šī teritorija, tieši šī sala, ir valsts aizsardzībā kā botāniskais liegums jau kopš 1957. gada.
Vispār Režezera salas 11 gabali bija valsts aizsardzībā no 1928. gada, kā dabas pieminekļi. Čūskoga. Jā. Vēl viens indīgs augs. Tā ir zeltene. Indīga. Ui, uz biksēm kaut kāds baigais kukainis. Tas ir beigts kukainis. Spārskāpurs. Tas ir skeletiņš. Tas ir, jā, no viņa ir izšķilsies burvīgs pāre. Es nezināju, ka viņš tāds tik baiss. Jā, šī ir no plēsīgajām spārēm, ka viņai tādi žoklīši, tā kā, jā, par virināsmi. Ko viņa ēd? Cilvēkus. Mazākus ūdens visādus kukainīšus. Visu, ko var noķert, arī lielākās spāres arī mēdzot, varbūt pat siltiņu kādu apēst. Pavisam maziņu. Bet jā, tāds skaistulītis. Jā. Tikramīgis, kas tā ir, Urga? Vācis. Arī Daina. Uz Vāču salas. Kas tur ir, Urga? Kaut kas ir, ko mēs neredzam. Nu, jā. Seņotājs kāds varbūt. Gan jau jūs esat redzējuši, bet šis tad būs Lāča salas eksemplārs. Jā. Tā ir tā, kas garšo pēc gaļas? Negaršo viņa pēc gaļas, viņa pēc sēnes garšo. Tā sēra piepe? Jā, sēra piepe, jā. Man liekas, viss netur izstāst. Tāpēc jau arī aug tā sēne, ka viņam jau ir trupe un... Paņemam līdzi bišķīt, vienkārši pamēģināt attaisīt. Es redzu. Pamēģiniet. Saka, ka uz vītoliem viņas sasot ar skābu garšu, skābenu garšu. Katrā tā viņu garša esot atkarīgi no tā koka, saimnieku koka. Tu esi tas, ko tu ēd, nu? Jā. Jūs noteikti esat redzējuši sērpiepi. Tā aug pat pilsētu parkos, reizēm pavisam zemu. Pēc skata tā atgādina ausu ķekaru, pēc garšas attāli vistas fileju. Lai gan sērpiepe varētu vienkārši augt, cilvēki nevar ar to samierināties un visu bāž mutē. Par spīti nosaukumam, sērpiepe nav sērīga un skumja, bet dzeltena vai oranža gan. Angļu valodā to sauc par meža vistu, jo arī vistu var noķert un apēst. Citviet to sauc arī par meža krabi, bet vispār tā ir koksnes parasīts. Sērpiepi var lietot uzturā tikai kamēr tā jauna, pēc tam sēne kļūst sīksta un sausa, gluži kā cilvēks. Runā, ka vecai sērpiepei piemīt peļu garša. Daudzām citām sēnēm var būt arī indīga radi, bet sērpiepei nē. No tās var pagatavot karbonādus un čipsus, kā arī marinēt. Tiesa, daži uzskata, ka sēne var būt nedaudz indīga, ja vien augusi uz nepareiziem kokiem, bet arī tas attiecas uz ikvienu no mums. Ir reģistrēts viens gadījums, kad jēlas sērpiepes lietošana izraisīja halucinācijas bērnam, bet no otras puses, varbūt tādā veidā viņš ir ieguvis vēl vienu iedomu draugu. Visos balīgos koši. Ušaums! Vau, tavs tev viss kājas ir pumpās. Jā, Robertam, viņam nesāp, kad neatrast koži, viņam gan jau arī par odi. Man sāp. O, negaidīti. Mazā koda. Jūs dzirdat kā? Pārvietojās. Pilnīgi var dzirdēt, viņa te ir tik daudz. Jā. Viņa te ir tik daudz. Vienkārši var dzirdēt, kā čurkst visu zemi. Jā. Skudras ir kukaiņu valstības superzvaigznes. Jā, viņas ir tāda, augsti attīstīta sabiedrība. Jā, dēļus nes. Jā, un koškājās. Ja mēs atrodamies viņa augstā organizētājā ceļā viņu ikdienas ceļā mēs atrodamies. Vai šeit jau skaitās Varētu teikt, ka ir jau mēs esam pie iztekas. Blīvi aizaugušie krasti ar peldošām saliņām. Reku šeit mēs varam izteikt par saliņu peldošo, kur jau ir melna augšņi. Pārņēmuši jau uz viņas var uzkāpt. Bet viņa nav īpaši stabila. Bet viņa arī ar laiku vai ledus paplēsīs, viņa arī pārvietosies. Un šo te saliņu, kas bija ieplūdus rekuri Narūtas upē jau, tieši upē bija aizsprostos.
Te viņi ir pietauvoti pie tiem lielajiem melnalkšņiem ar šņori noenkurot. No sākuma metām enkurus, bet neturēja te enkuri. Tad es ielīdu ūdenī un izvilku to švirvi caur apakšu. Pārmet riņķī, tā. Jā, un šai saliņa arī nebija nosaukuma, tāpēc nosaucu savā vārdā Dainis. Daiņa sala šā ir. Droši var uzkāpt uz tās saliņas, uziet, viņa šūpojas, jā, bet... Urganē! Tagad nē, lūdzu, nē. Ļoti feina sala. Daiņa sala. Jā. Mēs viņus arī varam novietot, kur vēlamies. Jā, noenkurot, piemēram. Sakiet, kurā vietā jūs. Bet tur vēl ir 2 saliņas, tā ka jūs varat izvēlēties. Tām vēl nav nosaukums. Tā ka iespējams. Daiņa sala, Urgas, Vesels arhipels. Elēns un Rambals. Jā. Normāli. Vienīgais tas, ka... Dai, mēs visi salasējam. Kompensīvu dīns poršvaļ ībraucam makasā, o es nabraukšu, nav ko vilki, te pēc no problēma. Uga, drēžak, mēs jums zāni josavot živa. Vis tok pa plānam, ka vienmēr laicīgi neaizbraucam. Visi mašinā, uz kuriņi mēs braucam. Tas pārējais ceļš neaizvarās, ka mūs tagad apkurpļovā gūs, gonās tomēreiz to vīta. Laipni lūgti, soka nomadā, visi te backstage. Vīk nadumojte, te pūst, veicēt nūpīgi mēs seši. Bet detektīvi maiki, nu niko maksu, ka varēsim api kopīgi. Cilvēku mostas, kad jauniešu vaļa. I ko mēs tad varam lukos blīsies ar hipopēļa. Imaucam bobas par mums jums skaļoks spīdz. Māļu cik jūs daudz, cerums jums ir 18. Paliet tekstu sajau. Neviens tapa maņā, nezanoju, ka za mūsu trekiem deju lānūdā. Neviens tapa tekstu nesaprota, bet kur kāds lumu vords, o vajadzējis uz lokos bija. Varētu braukt, ja vēl nav mūsu, ka tā vajadzētu likt čiks skrūs labumus cenšot. Sveiki! Labdien! Mēs jau domājām, varbūt lekt caur tiem riņķiem. Esiet sveicināti Jaundomas mūžā, nāciet iekšā pa vārtiem. Urga, nāc pa vārtiem. Jūs varat redzēt savā priekšā Jaundomas mūžu. Viņa ir celta 19. gadsimtā, un šeit ir dzīvoši vācu muškungi Keisleru ģimene. Viņi šeit ir dzīvojuši un saimniekojuši tādā pamatīgā lauku saimniecībā priekš Latgales reģiona. Viņiem piederēja 1000 hektāri zemes. Kas tur ir? No kurienes visi tie krēsli? Nu, tie ir atvesti no vecta. Kust? Roberts? Ak, Dievs! Man liekas, ka no tās puses kaut kāda skaņa, tāda dobja vīrieša balss. Es parasti visiem stāstu, ka mūžā nespokojas šajā, jo šeit ir dzīvojuši labi saimnieki un neviens nav ticis nogalinās. Līdz kuram gadiem šeit dzīvojās mužnieki? Muškungi Keisleru ģimene šeit dzīvoja līdz 2. pasaules kara sākumam. Un tad padomju gados šeit tika ierīkota no sākuma skola. Un vēlāk, kad skola pārcēla uz citu vietu, tad šeit ierīkoja dzīvokļu māju. Nu, ko dosimies, es jums vēl parādīšu Jaundomas vides izglītības centru. Mums ir ekspozīcija zāle ar meža pasauli un ūdens pasauli. Un izzināt, kas tad dzīvo mūsu dabā. Tricanu mopedistu bandam ar baznīckungu Ilgvaru priekškolām, kop mozoiz mopedam. Urga jau pēta trofejas. Noteikti smaržīgs muzejs. Urga var nākt iepazīties ar meža cūku, ja? Tas ir. Oi, šausmīgi. Suņiem tā ir ļoti pareizi izvēle tuvoties meža cūkām no aizmugures, jā, jo tad ir mazāk savainošanās risks, jo meža cūku ļoti bieži arī ar šiem lielajiem asajiem ilkņiem mēdz uzbrukt, un gan cilvēkam, gan arī sunim tas ir bīstami, protams. Es teiks kāds vilks. Jā, pazīst. Radinieks, jā. Vai esat dzīvē redzējuši bebru? Viņš tā kā smaida. Smaida, jā. Viņš tāds tuklīts. Gribēs viņu tā pabužināt. Dzīvniekiem tas ir raksturīgi, viņi izskatās ļoti mīlīgi. Paskatieties kaut vai uz vilku, cik viņam skaista, vai arī uz lūsi paskatieties, cik tas mīļš meža kakis ir, jā. Bet no dzīvniekiem ir raksturīgi sevi aizstāvēt, aizsargāt. Jurga drosmīgā. Tagad tur viss tagad katru dzīvnieku aplosmēs. Jā, jau vairāk nav tik ļoti vēl, jo tagad ir ziņkāra, jā.
braucot pupēm, kādus savvaļas dzīvniekus esat novērojuši? Bebrus, kaut kādus stirnes. Mēs brīdi redzējām, kā pārskrien pāri upei. Pāri upei, jā? Jā. Visādus putnus. Kā jūs domājat, vai būtu viegli iebāzt roku tur? Iebāzt, jā, izvilkt. Tieši tā, iebāzt roku būtu ļoti vienkārši, bet jūs varat redzēt, kā viņai līdekai visi zobi ir vērsti uz iekšpus, un tas, kas viņai tiek mutē, to vairāk atpakaļ dabūt jau ir gandrīz neiespējami. Un šeit augšā jūs varat redzēt arī ļoti daudz tādu smalku un ļoti, ļoti asu zobiņu. Un ziniet, kas ir interesanti? Līdeka gada laikā medījot daļu no tiem zobiem pazaudē, viņai nolūst tie zobi. Un mēs cilvēki viņu varam tikai apskaust, jo viņai katru gadu izaug jaunas zobi. Man tāds prieks, ka es neesmu maza zivtiņa. Jā. Varētu likties, ka samam ir vēl lielāki zobi, bet samam atkal ir tādas kā rīves. Viņš tad to savu barību sarīvē, jā. Bet vai jūs zināt, cik lieli Latvijā mēdz izaugt sami? Lielāki par šitiem. Šīm ir nepilni 30 kilogrami. Tas nav lielākais, jā. Kā jūs domājat, cik Latvijā liels var izaugt sams? Man vispār likās, ka šitāds nav iespējams zivis. Samam ir oficiālais rekords un ir neoficiālais rekords. Oficiālais rekords ir 96 kg, bet neoficiālais rekords, lielākais, par kādu mēs Latvijā esam dzirdējuši, ir 105 kg, kurš tika izvilkts no murda. 2,45 cm varat salīdzināt ar savu augumu un svaru, cik tā ir maktena zivs. Un kā paši... Kur viņš dzīvoja? Daugavā. Tāpēc man ir baili peldēties. Kāds vairāk Daugavā nepeldēsies, jā? Nekur, tikai strautiņā apmazgāšos. Tava krosēno āna porbaidie maņi. Nostāsti vēsta, ka agrākos laikos mužā dzīvojošie Keisleru mužkungi ir cepuši mužkunga krosānus. Teiciens vēsta, jūs neesat bijuši Jaundomas mužā, ja jūs neesat paši izcepuši savu mužkunga krosānu. Skaties, kā mužkungi. Jā. Man liekas, ka viņas tiešām cepa mieklus dasiņus. Cīsiņš miklā, bet bez cīsiņu. Uz iesmu. Rutiņu cepelē varētu vēdināt ar krosēni. Tas laikam izcipies. Viņš ir ļoti labi izcipies, jo viņš tik viegli. Es tikai ļaujos es laimi, veru saujos es tikai pa mozai drusceņai. Parira, pariraram, parira, pairairarira, pariram, pam, pam, pam. Parira, pariraram, parira, pairairarira, parira, pam, pam. Kaidanā ziņā nokoši mēs abi, kur nāšķietņa laiku vītuņi sevi. Es tikai ļaujos es laimi, veru saujos tikai. Es tikai ļaujos es laimi. Tā ir makšķer bijusi. Jā. Redz, pludiņš ir. Oi, elektrība. Labi, ka koku makšķer. Jā. Labi, ka tur nav āķis. Jā. Tā laikam dzirnavs bijuši. Visticamāk, gan jauni. Ok, laukums. Mēs varam kaut ko atgriezt. Jā. Ai, cik ālā mūna kā. Šis ir mana sporta skolotāja. Ierodāju. No sākuma obiteļu dzirnavas darbināja ūdens, bet uz brīdi tas beidzās, tādēļ cilvēki tās pārveidoja par motoru dzirnavām. To var uzskatīt arī par cīņu ar vējdzirnavām. Vēl pavisam nesen tur bija sporta bāze, pirts un banketu zāle. Ik viens varēja atpūsties pēc tam, kad jūties samalts. Nevelti tulkojumā no krievu valodas obīķeļi nozīmē kaut ko starp klosteri un pajumti.
Tomēr savulaik tur ir notikušas lielas lietas. Reiz viens cilvēks atvedis uz obiteļu dzirnavām graudus, lai tos samaltu, bet pats turpat nomiris no sirds paralīzes. Brīvvalsts laikā dzirnavu priekšnieks ticis sodīts ar 76 latu sodu par algas nesastādīšanu un par visas nopelnītās naudas neierakstīšanu darba līgumu grāmatiņās. No dzirnavām palika pāri tikai dzirnavu dīķis, kas savukārt ir pajumti zivīm un ūdensputniem. Vēl mums ir atrastas tādas lietas kā amuleti. Ja nu esi karavīrs, tad arī tev kaut kāds arī jādabū cirvis, lai tad tu no ienaidnieka cirvja tu nekrīti, ja? Nu, viņš vienkārši senais. Cirvis tev ir, viens cirvis, otrs cirvis, grezani mums ir, jā, meitene. Vilaini sāka nesāt meitenes no 12 gadu vecuma, tad, kad viņas jau kļuva pilngadīgas pēc tiem viduslaiku mēriem, jā. Tā. Šī sakta, ar ko viņa ir tāda īpaša, ja? Jo viņa ir atrastā tieši pie... Viņa nav atrasta, es viņu pats esmu uzkalis, ja? Viņa ir atrasta pie Dagdas baznīcas kapulaukā, jā. Vainadziņš ir taisīts pēc Dagdas izrakumiem, bet ķemīte nāk tieši no šī kapulauka. Šitā te. Viņa ir netipiski liela, kas ir Latvijā atrasta, jā. Es viņu arī pats esmu to visu taisījis, tas ir mans ropadarbs. Viņa ir vairāk tā kā amulets. Zvārgulīts atbaidā ļaunos garus, bet paša ķemīte viņa ir domāta pret atbaidīt visas utis, blusas un tādas lietas. Vispār latgaļiem izteikti šie kaklariņķi, jā. Kaklariņķis arī ir aizsardzība, riņķveida aizsardzība. Nu, katra rota jau praktiski ir pilna simbolisma un tie visi zvaniņi, kas atbaidītu ļaunos garus. Tāpat šeit arī, nu, šeit ir oriģinālie vilku nagi, jā. Vilku nagi ir arī domāti, lai šajā mežā jūs nesaplosa kaut kāds vilks nezvērs, jā. Šim tērpam ļoti labi ir, ka odi netiek klāt tikai pie kakla bišķīt, bet visur citur tu esi pilnīgi imūns. Gaismeņa zilā ausa, kur sauleita ļāca, Mūsmoseņa skaistā auga, itauteņas brauca. Mūsmoseņa skaistā auga, Šī vieta konkrēti saucās Franču kapi, Kara kapi un Obiceļas kapi, jā. Šī vieta ir ļoti interesanti. Nu, te vēl tas ir saglabājies, šis te reljefs, ja? Iedomājies, viens cilvēks apglabāts šeit. Viens cilvēks priekš viena cilvēka sanesa tik daudz zemes. Tas bija atsevišķi rituāls, jo to zemi vispirms novāca nost, izraka mazu bedrīti, apmēram 50 cm dziļumā, un tas zemes valnis stāvēja apkārt, kurināja ugunskurus, savienojās cilvēka dvēsele ar visu kosmosu, jā. Viņam deva līdzi visas šīs rotas, tāpēc jau arī tā ķemīte saglabājušies, visas šitās saktas, jā. Un varbūt šitā vieta ir arī īpaši kaut kā šat tad ir jāsakopj. Gribētos vairāk cieņas šai vietai. Nu tā. Kā jūs atradāt vispār, ka tie ir kapi? Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir izdevis to grāmatu par mantām, kas ir izvestas uz Poliju. Lasot to grāmatu, skatos, vesela schēma an tiem pilskalniem, apsekoju arī dabā un skatos, kas ir atrastas mantas. Te ir rakstīts, ka tā ir, nav Narūtas upe, jā, bet viņa ir Obiceļas upe. Šitie visi tie apelīši ir tās kapu kopiņas. Kāpēc es jau tās rotas taisu? Tas ir tāpēc, ka, viņas ir aizvestas uz Poliju, un mums ir tikai grāmata. Vēl, kas ir saglabājušies, ir kauli un šitie izcilņi. Man tas visas ir aizvestas. Es mēģinu kaut ko izkaut un nodot to informāciju uz priekšu, jā. Ir arī prieks būt šādā. Jā, tas ir... Urgā! Man bija bail, ka man būs diezgan nērti ar tiem apautajām... Tām zaķītēm, tā saucamajām. Jā. Bet patiesībā tagad, kad iestaigājās, tad ir diezgan ok. Tev nav sajūta, ka arheoloģiskajā tautastārpā ir tāda
tā kā savvaļīgāka sajūta. Jā, tāda nedaudz primitīvāka. Jā, etnogrāfiskā ir tādas, Bišķiņ cacīgs tāds. Jā, cacīgs un tāda ļoti, tāda cēla. Tagad arī ir cēla, bet tāda sajūta, tāda īsta. Es tagad, dzīvošu mežā un medīšu briežus. Ar savām rokām. Jā. Tiešām labi. Šī ir laba metode. Karbonādes arī tagad jāsāk papēt. Perfekti. Smažo labi. Sērpiet. Īstā pusdienu zvaigzne. Labs? Es teiktu, ka viņš garšo mazāk pēc sēnes kā citas sēnes. Piepis citas es neesmu ēdus, bet pēc sēnes. Vairāk pēc sēnes nekā pēc vistas. Bet ja esmu mežā, un šis ir vienīgais, ko es zinu, ko var ēst. Pīrukēm.
Dod, jā, ja pasaka ķepu. Ķepu. Urga? Ķepu, urga. Urga ķepu. Oi, kāda laba. Jā. Izpeldējusies Galšūna ezerā, Narūta vienu roku dod Kauseņa ezeram, bet ar otru atdodas Dagdas Dzirnavu dīķim, kurā spoguļojas Pilskalns. Tad pasitusi padusē pieteku Guščicu, Narūta ietek katoļu, vesticībnieku un ebreju pilsētiņā Dagdā. Upes ūdeņi dzēsuši vairāk kārt degušo pilsētu, kuras ģerbonī redzams Fēniks. 1864. gada janvāra sacelšanās laikā zemnieki nosvilinājuši Dagdas muižu līdz ar tās kunga Kazimira Buļņicka vareno bibliotēku un gleznu kolekciju. Buļņickim neizdevās panākt, lai Latgales dzimcilvēkus laistu brīvībā līdz ar pārējiem latviešiem. Toties jezuītu misionārs Mihails Rots aizsāka latgaliešu laicīgo rakstniecību. Dagdā sācis dejot horeogrāfs Alberts Kivlenieks, boksterējusi ministre Ilga Šuplīnska, bet sakarīgi spriest mācījies žurnālists Aivars Ozoliņš. Gadu desmitiem īstā Dagdas vizītkarte, ražotnē ar Narūtas vārdu tapusī Ledene Monpasjē, tikusi vienkārši nosūkāta, priecājoties par spēkavīru čempionu Antonu Arnicānu, kurš māju uz pilsētu uz savas muguras esot atnesis. Šis tils bija vienīgais, kur varēja šķērsot upi. Šī bija galvenā iela Latvijas brīvvalsts laikā, un viņa veda uz Rēzekni. Visa kustība notika šeit. Un cilvēki brauc ar pajūgiem, šeit bija rindas, un vajadzēja stāvēt pat vairākas diennaktis, sevišķi, kad novāca ražu, teiksim, tad visi brauca maltu. Dzirnavas arī bija Obiteļas dzirnavas, Dagdas dzirnavas, pēc tam ir Zaboru dzirnavas, Dagdas dzirnavas, tautā sauktas par Janovas dzirnavām. Dzirnavas darbojās un mala graudus brauca vietējie iedzīvotāji, lai samaltu labību, un tāpat šeit arī kārsa vilnu un vēla vadmalu. Dzirnavas jau no seniem laikiem piederēja Kibortu ģimenei. Pats Kiborts, viņa sieva, dēls un vedekla, un arī piedzimis bērniņš. Tas ir viņu muiža senā vecdomē, un tas baltais zirgs, ar kuru viņi brauc uz baznīcu. Tas ir Kiborta kungs, tas dzirnavnieks galvenais. Lūk, tas Kibortu ģimene un ar savu suni. Un sunim vārds ir Ugadai. Uzmini. Līdz kuriem gadiem darbojās šeit tiešām aktīvi kaut kādas dzirnavas un kaut kāda rūpniecība? Bija ļoti aktīvi līdz karam, pēc tam vācieši atkāpjoties viņu uzspridzināja, tad padomju gados viņu atjaunoja, un tad mēs redzam, lūk, tas ir pirms kara tās īstās senās dzirnavas, kuras piederēja Kibortiem. Visas no akmens. Tas ir kaut kur 1930. gados, un redzam fotogrāfiju, kura ir pašais tapusi par gleznu. Jā, glezna arī uz garāžas uzlikt. Jā. Tas ir tāds labs uzlabojums. Jā. Šo fotogrāfiju ir fotografējis vietējais fotogrāfs, un, kā redzam, veiksmīgs moments nokiets, ka tieši tas zirgs nav tur aizbraucis kaut kur, tikai karati. Viņš tieši zirgs brauc pa to dzirnavu tiltu, kā mēs redzam, katram savā fantāzijā, vai tas ir dzirnavnieks, vai tā ir līgava. Līgava, man izstāst pēc līgavas. Un tieši, kad dzirnavnieka dēls, viņš arī laulājās Dagdas baznīcā, un tā fotogrāfija, viņa arī uz Dagdas baznīcas kāpnēm ir fotografēta. Kaut kāda sanāka pārtapusi par kino. Limpo? Roltoni, man liekas. Kas ir Margarita Vilcāne un ko viņa iesaka? Kaut kādu šķīstošo kafiju, Tirgus sākums un beigas būs pie baznīcas, kur agrāk ebreju laikos arī bija tirdziņš. Parasti piekdienās lielākie tirgi, bet pirms svētkiem tad vispār lieli. Bet, šodien tirgus. Jā, ok. Televizori arī? Jā, visur veikaliņi, tirdziņi, viss notiek. Jā. Kaut kāda. Jā, tur garšvieliņas. Medus. Grūzijas produkti Dagdā. Jā, un Latgales, un Baltkrievija, un Lietuva atbrauc.
Jo tā saku, no seniem laikiem jau tas tirgus, tā pārdošana ir asinīs mums no ebreju laikiem. Maza pilsēta, bet viss ir. Love, free, fashion, Coco. Oh, yeah! Tā ir labi. Galvenais, ka ir fashion Coco. Jāpērk. Jā. Wow, cik tas skaisti. Nu, cīši ir labs cilvēks. Raugu būt. Tās te ir egļu saknes. Egļu saknes? Egļu saknes, jā. Šie sakņu pienam. Tad vēl vajag stingrē. Ļoti smalks. Ar šo darbu es startēju pirmajā dziesmu svētku izstādē, kas bija. Vāciņš izskatās ļoti tāds sarežģītāks, viņam tās formas arī izdēļ. Jā. Tagad vairs neparakstītos uz tām. Nē. Nu, ilgi tamborēju. Bļodiņas arī griežat? Nē, viņas virpo. Var sakot, mēģināsim to te, tikt skaidrībā. No sākuma cilvēki ar koku kurināja mājokļus, bet tad no tā sāka darināt gandrīz visu. Vienā Latvijas kokamatnieku pulciņā joprojām darina koka rotaļu lidmašīnas, kastes, paplātes, grozus, Ziemassvētku eglis un kalendārus. Lai bērni saplūst ar koku pilnībā, tiem liek staigāt ar koka kājām. Arī pats koks turpina staigāt visu mūžu, ja tas nav pilnībā izkaltis, bet tad gan tas kļūst ļoti dārgs. Viena veido no koka durvis, mēbeles, logurāmis un grebumus, citi sijas, mājas un kuģus. Kopš senatnes cilvēkus nodarbināja iespēja koku paglābt no kukaiņiem un nokrišņiem, tāpat kā savu veselību. Tomēr koki ir pretrunīgi. Pat cirvja kātu darinam no koka, lai nocirstu citu koku. Par no koka darināmo tualetes papīru mēs nemaz nerunāsim. Un tieši no koka izgatavo arī zārkus. Koka vārds ir pēdējais. No, Orga. Nekas, nāc te tiekšā. Tā, šī te saucās vomu skrūva, tārpa skrūva, koka skrūva. Jūs angliski mācījāties? Ko nozīmē mācījos? Miegā mācījos. Jā. Bija mums tāda hipnopēdija. Kas bija? Hipnopēdija. Angļu valodu mācījos miegā. Jā. Nu, tagad sāksies pats virpošanas process. Wow! Tad ciet, ka viņš aizlidos tā līdz kā. Obligāti kaltu tā, jā. Te stingri un uz... Nekas. Nu, kā? Man bija bišķīt mutoļās medot. Jā. Pastīsimies rezultātu. Nu, apaļš ir. Apaļš ir, jā. Tas nelīdzēs šausmīgs formas. Viņš pasvirpo. Skaisti. Jā. Tad gari makaroni. Jā. Šis ir puš. Grūžam, jā. Pul, kad velkam. Un veido formu. Ļoti interesanti, ka var redzēt tajā pašā momentā, kā tas viss veidojās. Jā. Šī bļoda vienkārši pilna. Jā. Nu, Urga, nāc virpot. Urga. Kur smuka? Tērlīt. Jā. Par tavu sevi brēnīgu, dzīsmēs uzcīdoti slavēt, tādu vīnu viņēgu. Dzīsmēs uzcīdoti slavēt, tādu vīnu viņēgu. Paiz godi būsu saliks, maņasīs vis nasvarīgs. Mūsu nabūzīs vis paliks, likums citas namainīgs. Tevas prīkā latgalīši, pārdos prīku meklējūt. Mīlēgi ir labi cīši, par tāvu zemi uzzīdūt. Mīlēgi ir labi cīši, par tāvu zemi uzzīdūt. Kādu mazam salātu. Tā. No. Paldies par nāģeri. Par tavu zemi brēnīgu, dzīsmes uzcīdot.
tādu vīnu viņai gūl, dzīsmēs uzcīdoti slavēt, tādu vīnu viņai gūl. Paldies. Pēc idejas visās baznīcās jānesa lakatī. Jā, bet katrā baznīcā savādāk, kur aizsien, kur priekšā izsprauš. Jā, bet te izteikti vispār ļoti būtu jauki, ja arī meitenēm būtu svārki baznīcā. Jā. Un tad apsiet galva. Nu, tā ir pieņemta. Jā. Vai tas ir, lai tā ideja ir nosakt matus, vai arī nosakt vairāk kaklu? Matus, tomēr galva. Вот как красиво. Да. Прямо прелесть. 3 reizes jāpaklanās, jānokrustās, ienākot baznīcā. Боже, милостив, будем грешны. Создава имя Господи, помилуй. Без числа согрешила, Господи, прости меня. Vecicībnieku baznīcā parasti tās svētās misas, kā mēs katoļi sakam, stāv uz kājās notiek. Jā, tikai tiem, kuriem ļoti kaut kas sāp, vai mugura, vai kājas, tad viņi drīkst apsēsties. Ja svētkos 3-4 stundas, tad lūdzās. Ziemassvētkam lieldienās, tad notiek naktīs lūkšanas. 7-8 stundas. Lielākajos svētkos, jā. Pa labi vīrieši sēž, sievietes pa kreisi. Kādas vispār ir, vecticībnieku paraši, kā uzskati un... Parasti, cilvēki saka, kā grib tā staigā šortiņas, tur biksēs, bet vecicībnieki, tad svārkos un lakats galvā. Vienmēr sievietēm. Tas nav tikai uz baznīcu. Jā. Kā būtu jādzīvo vīrietim pēc baznīcas skatiem? Strādāt. Содержать свою семью. Tad uzturēt savu ģimeni. Jā, galvenais, ka domas aizņemtas, kad strādā, par labu jādomā. Jūs pilventiņi ir ceļiem vai? Это подружнички, да. Viņi tā lūdzās, jā. Jaunieši līdz zemei paklanīties, bet gados cilvēkiem drīkst nolikt uz soliņu, un līdz soliņam paklanās. Bet kājās stāv? Кājās, jā. Нет. Надо коленочки согнуть. Целующегося, Перекреститься, и вот кланяться в землю. Да, вот šitā, jā. Redzat? Jā, trīsiet, lielie. Jā. Redzi? Šitā, вот. Да. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Viņi ikonas svēta ar tiem dūmiņiem. Ir sirsnīgs Dievs caur viņos. Jā, tā mīlestība pret baznīcu, pret Dievu. Vecicībnieku baznīcās un pareizticīgajiem arī ļoti liela vērtība ikonām. Viņam viss ierakstās, kas ienāk, kas atnāk uz dievkalpojumu. Viņam pat ierakstīta tie, kuri kaut ko ir ziedojuši, un tā kā viņi deva baznīcai labu, tad viņi vienmēr arī atceras ziedotājus. Arī palūdzās par viņiem. Sākumā vīriešiem, un tad sieviešiem. Uz lapiņas arī ir sadalīts. Jā, bet viņai viss kārtībā, ļoti ar roku rakstīts, varēja ļoti patīkams. Dzīveņš sargai maziņkus. Paldies. Es arī aizmirsu. Paldies. Lūdzu. Cucimu nungelen cuci Teri anglai mamenya Licu luacu aya Dusiku sirsninya Tur ir saliņa,
tā lielākā. Jā, tur ir tādas maiņas, uz kurām diezgan bieži turisti braukā. Glampings uz salas, kur var palikt. Bet jau redzam jaunākus dagdaniešus. Jauno paudzi. Dagdaniešus, jā. Dagdanieši. Diezgan bieži, kad saulainas dienas un brīvlaiks salaksās ar ģimenēm, draugiem, vai upi vai pie ezera. Jā, daudz labāk vai šeit nekā pie kompas. Jā, tieši tā. Jā. Tā. Tas ir interesantāk. Dagdā viss ir tuvu. Es baznīcu redzes. Jā. Nu, kā no visiem Gandrīz vai punktiem. no jebkura Dagdas punkta, Jā. pat aiz Dagdas. Šeit tāda kā legendiņa. Cik tā ir patiesa, mēs nezinām. Un šeit arī ir divi varianti. Jā. Kristi... Viens saka. Jā. Es saku, ka viņi divi vīrieši sēdējuši uz kalna. Es saku, ka divi vīrieši sēdē ezera krastā. Tu teici pie upes. Vai pie upes. Jā. Arī trešais variants varbūt. Un pilsēta dega. Un sēdēja viens krīvs un latgaļīts. Latgaļīts saka dag, a krīvs atbild da. Un trešais, kas to dzirdēja, aizskrēja un kāds nosaukums radies. Pilsēta daudz kārt degusi, tāpēc Fēniks ir kā Dagdas simbols. Jā. Jo tāpat arī deg atjaunojas no pelniem. Jūs latgaliski arī runājat? Dagda ir no tām vietām, kur tā latgaliešu valoda un veidojas vispār. Cīši daudz saprūt latgaliešu, bet maz kas runāja. Tā nav no viglūkam valodam, ja tu porvaldi vienu valodu. Jā, tāpēc, ka tas ir īsts valodu samaisījums. Atrodamies tuvu robežai, tāpēc ir Baltkrievu, Krievu, Ukraiņu, Poļu. Jā. Dagdā ir attīstīta mākslas, zīmēšanas, muzicēšanas kultūra. Mēs mīlam gan padziedāt, gan padējos. Tāpēc jūlijā cilvēku gandrīz vai uz pusi mazāk kļūst. Jā. Dziesmu svētku dēļ. Pilsētā blēņas arī, protams, notiek. Un diezgan daudz. Pie mums, par galvenā, bet tas nav blēņa, tas ir jauniešu lepnums Dagdas. Kā Dagdā un ezerniekos ir izdomāta tāda spēle, kur nosaucas par kvadrātu. Dzirdējāt kaut ko? Man liekas, ka ir dzirdēts. Spēle kvadrāts ir kā krikets. Visi ir par to dzirdējuši, bet noteikumus nezina neviens. Nav nekāds brīnums, jo katrā pagalmā spēlē ir citi noteikumi. Visa pamatā ir kvadrāts, taču ne Maļēviča kvadrāts, bet gan krīta, ko uzzīmē uz asfalta. Parasti tas ir 6x6 vai 4x4 metrus liels, kas sadalīts 4 mazākos. Savukārt centrā iezīmēts aplis. No tā sākas pati spēle. Bumba tiek sviesta pretinieka virzienā, un viņa uzdevums ir neļaut tai nokrist savā teritorijā, tikai svešā. Arī bumbas trāpījums uz līnijas vai ārpus kvadrāta tiek uzskatīts par zaudējumu. Bumba tiek atsista ar jebkādām ķermeņa daļām, izņemot rokas. Uzdevums ir tikt līdz 31 punktam, taču punktu skaits par katru sitienu pa bumbu var atšķirties. Par sitienu ar celi ieskaita 2 punktus, par sitienu ar plecu 4, bet veiksmīgs sitiens ar galvu nozīmē 5 punktus. Vēl tas nozīmē, ka kādreiz bērniem pietika ar pagali, gumiju vai bumbu, lai izgudrotu spēli. Visas spēles pārtrauc nevis tiesnesis, bet gan mammas kliekšana no balkona, ka ir vēls un jāiet mājās. Tur jāizsēc otrs spēlētāja kvadrātā. Jā, tu ar galvu vai ar krūtīm iesit, tas ir ar krūtīm ir 8 punkti, ar galvu ir 5. Galvenais atsist ar jebkuru ķermeņa daļu, bet ne ar rokām. Ar gurnu arī skaitās. Ar gurnu tas ir 2,5. Mēs nesakam punkts, mēs sakam banka. 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 Tas ir pudele. Jā? Nav 4 nekvies. Saka ziedoni. Dagdā ziet narcisi. Nu, imants ziedoni. Kad vārdu vareni sacisi.
sievas plauks, maivā govis līdos, ojars vacietis risauks savus mūžīgus bērnus. Saule rīt, un dvēseles dziedošas sildīs. Pakalnē ar priedem līs, mana uguns kvelsies. Alus ceļš mērots, Jā. lai nonāktu uz šo idilisko salību. Sveiki! Paldies! Sveiks! Roberts. Jurģis. Helēna? Čau. Prieks. Laipni aicināti uz salas. Ok, kur mēs esam atbraukuši? Kas te ir uz salas? Šeit uz salas ir naktsmītne, kas saucās uz salas. Jā, visam vienkārši. Bet, nakšņošana ir tādās netipiskās Latvijā netradicionālās teltīs, kas ir Tādās, jā. tāda tipa, jā, kas saucās safari telts. Un, Tāda zinātnieka paliek, jā. jā, kad brauc uz Āfriku, skatīties žirafas un ziloņus, tad dzīvo tādās. Un tad arī, kāpēc Latvijā varētu cilvēki atpūsties un pabūt dabā, ezeru vidū. Kā tāda ideja radās? Ideja radās, man sen jau vecāki bija aizbraukuši ceļojumos līdzīgu vietu. Palika tādās teltīs, un viņi stāstīja, ka fantastiski. Un cik ilgi jūs jau šeit esat un taisat tādas teltas? Es sāku 17. gadā izmēģināt saprast, jo es pats esmu no Siguldas, gribēju saprast, vai nebūs pretenzijas, tā kā vietējiem ļaudīm un tā. Un tad sākumā uzbojām 2, un nākamajā gadā vēl vairākas, jo viss bija ok, viss likā labprāt priecājās, kad kaut kas atbrauc turisti un var aizbraukt, padzīvoties arī civilizētā. Tā eltīs taisat pat Latvijā vai kaut kur pasaulē? Jā, starp citu, tas ir lielisks darbs, ko pat latvieši ir izveidojuši. Mēs kopīgi izstrādājām tā teltas dizainu, un tad viņi uzšuva fantastisku kvalitatīvas teltas. Vienreiz izkāpa almas uz salas. Pēkšņi tāds skaņa pa ūdeni, tā kā liels ūdens putns. Svēzēs spārns, bet tik liels putns Latvijā nav neviens vispār. Kāja bišķi sāns, ka es tā kā, karkājainais pārnēšu siluēts tāds. Un es domāju, kas tas tāds? Viņš kā mani pamana un sāk skriet. Tur gar krastu, vienkārši prom, kur viņš viņš beigās gabalu ir atpeldējis īstenībā. Jā, bet arī viesi ir uzfilmējuši, ka tur peldas tirna vienkārši pārši ezeram. Ezeram atbilstoši deserts. Peldošās salas. Es īstenībā pirmo reizi ēdu peldošo salu. Kā mērcīti, tā kā piena kokteilī.